Labdien! Esiet sveicināti portālā medības24.lv. Šajā video apskatīsim atbildīgās personas skatu un pieejamās darbības. Lai ielogoties, ir jāievada savs tālrunis un paroli. Izvēlamies ienākt, un pēc tam ir jāizvēlās kolektīvs. Automātiski jūs nonākat lapā, kur parādās aktīvās medības un medības, kuras ir beigušās. Šeit ir redzamas dalībnieki, rezultāti un atskaits, kas tiek ģenerēts pēc ministru kabineta noteikumiem, kurus jūs saņemsiet savā e-pastā. Varam vienu apskatīt, piemēram, trešo atskaiti. Šajā dienā ir tikuši nomedīts meža cūkas, kā redzam šeit, un pēc tam varam atgriezties atpakaļ. Pēc tam varam apskatīties jaunumus. Šeit varat pievienot jaunumus, ko redzēs jūsu kolektīvs, un automātiski izsūtīt saviem kolektīvu biedriem uz e-pastu. Kolektīvā informācija, kur šeit jūs varat ievadīt informāciju par savu kolektīvu, medniekus, kas ir šajā kolektīvā, un kā arī varat pievienot jaunu mednieku, ievadot viņu vārdu, uzvārdu, apliecības numuru, tālruni, e-pastu un pārējo informāciju. Mednieks saņems savu paroli uz e-pastu, kur pēc tam varēs nomainīt. Tad marķieri. Šeit jūs varat pievienot marķieri, kas izsniegts kolektīvam, ievadot marķieru numurus, mednieku, kuram tas ir piesniegts, izsniegt, un kādam medījumam. Pēc tam varat apstīties torņus. Šeit jūs varat pievienot torņus, attiecīgi novietojot kursoru uz reģionu, kuru varat, un pēc tam, lai precizētu, piemēram, jūs varat viņu pabīdīt uz konkrēto tieši, lai parādītu vietu tieši, kur tas atrodas. Un kā arī varat izvēlēties torņa tipu, kas tas ir stacionārs vai pārnēsājums. Pēc tam jūs arī pievienosim, piemēram, stacionāru. Un pēc tam, ja kādu tehnisku iemeslu dēļ tornis tiek slēgts, varat pievienot slēgts un uzrakstīt iemeslu, kāpēc ir slēgts. Nenotiek datumos, varat pievienot datums, kad nenotiek medības, vai dienas, kad nenotiek medības. Jā, un šeit ir medības šobrīd, ko sīkāk tika apskatīts citā video. Un vēsture. Šeit ir redzams, kā atbildīgajai personai visa informācija, kas notikusi saistībā ar šo kolektīvu. Un tas, laikam, īsumā arī būs viss. Paldies par jūsu uzmanību, un, kad jūs esat beidzis darbu, varat viegli iziet ārā.